mūsu loks vienmēr izskatās vienāds. Ļoti asketisks, vienīgais, kas pasaka, ka šis loks atverās, ir rokturis. Ja viņam nebūtu šeit rokturi, viņš izskatītos pilnīgi identisks. Tas prasa daudz speciālas lietas. Tagad es atveru šo loku vaļā, jau viena speciāla eņa. Viņa veroties vaļā liekas, ka viņa varbūt uzkāps uz tās ailes virsū, bet ne, viņa neuzkāpj. Mēs atveram vaļā un redzam, ka viņam nav nepieciešams. Kāpēc šo rāmi mēs taisam smalku? Tāpēc, ka mēs zinām, ka mūsu rāmis viņš šeit kopā ar siltinājumu ir 148 mm biezs. Bet par visiem saviem 148 mm uz siltinājumiem viņš ir vājāks nekā stikls. Tas nozīmē, ka viņa proporcija ir jābūt mazāk. Jo mājas sienu mēs mākam uzbūvēt ļoti biezu. Savukārt rāmi, lai kā mēs necenstos. Un mēs nevaram uzvienoties, mēs teikt, oi, kāds jums rāmis? Nu, es 200 nosiltināt. Nu, nav tāds jēdziens, mums tā tas nesanāk. Tāpēc rāmja īpatsvars ir jāsaspiež cik vien mazs svar, lai mēs ļautu stiklam būt vairāk. Tieši tik vienkārši.